Šī ir īsa video instrukcija, kā pareizi uzsākt maču Target Dart Counter aplikācijā, ko organizē IM Darts League. Svarīgi zināt, lai sāktu spēlēt, jums nepieciešams lejupielādēt aplikāciju Dart Counter savā viedierīcē vai datorā atvērt dartcounter.net. Pēc tam reģistrēties vai ielogoties savā kontā. Obligāta prasība ir iegādāties Ultimate abonementu, kas izmaksās 4,99 € mēnesī. Kad pirmo reizi atverat aplikāciju, uzreiz pēc reģistrācijas būs iespēja uzspiest uz Upgrade teksta labajā pusē, un tur to iegādāties. Šī iespēja man ekrānā neparādās, jo abonements jau ir iegādāts. Lai varētu sākt spēli, vispirms jāpievieno vēlamais spēlētājs draugu sarakstā. Atveram izvēli kreisajā augšējā stūrī, dodamies uz sadaļu Friends, augšējā labajā stūrī uzspiežam pievienot draugu un meklētājā rakstam drauga vārdu vai username. Manā gadījumā pretinieks jau ir pievienots draugu sarakstam, bet jums šeit uzrādīsies oranžs krustiņš. Pretiniekam šis uzaicinājums ir jāapstiprina. Tālāk iestatīsim korektos spēles iestatījumus. Dodamies uz sadaļu Play Online, uzspiežam uz rediģēšanas zīmolīti augšējā labajā stūrī un izvēlamies šos settingus. First to 3 legs, 501, straight in, double out, checkout rate aktivizēts, 2 legs difference izslēgts, in-game timer 35 sekundes, send scores immediately ieslēgts un pie join requirements ieslēdzam Ultimate un kamera. Un saglabājam iestatījumus. Tālāk jau atliek vien uzsākt spēli. Dodamies uz Friends Lobby, Play Online sadaļā un spiežam uz pogas Challenge a Friend. Šeit redzēsim vēlamo pretinieku jau pie Online Friends un spiežam pogu Invite. Nosūtam uzaicinājumu un pretinieks to akceptē. Pēc tam spiežam Start Game, arī pretinieks akceptē spēli un izvēlamies Coin Toss, jeb šādā veidā izvēlēsimies, kurš no dalībniekiem sāks pirmais. Spiežam Next. Un lai jums izdevusies spēle.